Kādu laiku pilnīgi nekas nebija dzirdams par dziedātāju Diānu Mūnu. Jāteic, ka Latvijā viņa ir atgriezusies ar lieliskām ziņām un pilnīgi jaunu imidžu, kas patiešām pārsteidz. Un milzīgs prieks tev redzēt Latvijā, redz kāda mums skaista Rīgas panorāma. Saki, tu pēdējā laikā vispār bieži esi Rīgā? Šogad esmu bijusi 2 reizes, laikam jau sanāk, jā. Uz Lieldienām bija šeit māmas dzimšanas diena, un tagad es esmu uz tēta dzimšanas dienu. Zini kā forši, ka tev nav vēl vācu akcents? Nu, vēl nav, bet daudz jau saka, kad es to uzvelku, bet es cenšos, jā. Es runāju latviski arī, ar māmu katru dienu pa telefonu. Saki, kur tu joprojām esi Vācijā? Ko tu dari? Kas notiek? Es esmu Berlīnē, un es nodarbojos ar mūziku joprojām. Daudz strādāju, daudz Vācijā ir ļoti daudz vienkārši daudz vairāk iespēju uzstāties un darba iespēju, un attiecīgi man ir daudz vairāk uzstāšanās nekā Latvijā bija. Un, protams, paralēli taisu arī savu mūziku un jā, gatavojos lielam notikumam. Interesanti, par to mēs vēl parunāsim. Bet saki, tev tomēr ir tagad tā iespēja salīdzināt, kā ir strādāt šeit un kā ir strādāt tur. Kāda ir tā būtiskākā atšķirība? Tur ir strādāt vieglāk, es teikšu godīgi, jo pirmkārt, ja tu Latvijā vari latviešu publiku izkustināt, tad tu varēsi to izdarīt jebkurā pasaules malā. Tas ir mans secinājums pēc nostrādāt 2 gadiem Berlīnē un arī citās pasaules valstīs. Un, tur tev ņem pretī tāds, kāds tu esi. Tur vienkārši cilvēki tev vēl motivē darīt vēl vairāk. Un Latvijā savukārt ir tā atmosfēra mazliet savādāka. Bet saka, konkurence, tad, protams, ir daudz lielāka, milzīgāka. Kāda ir tā iespēja tur noturēties, būt tur uz vietas? Pilnīgi normāls iespējas, ja tu esi aktīvs un ja tu mīli to, ko tu dari, un tu zini, ka tev ir jābūt ar katru dienu vien labākam. Vienkārši iespējas ir brīnišķīgas, daudz lielāka konkurence, bet arī iespējas ir daudz lielākas. Bet saka, braucot uz Berlīnu, uz Vāciju, tomēr ir nevis angļu, bet vācu valodā. Tu tiešām runā vāciski? Jā, mahīdes. Es runāju vāciski, jā. Es viņu iemācījos tur, principā gada laikā, jā, varētu teikt. Jā, es komunicēju vāciski, bet, var arī angliski. Tur ir ļoti daudz dažādu tautību pārstāvi. Un es bieži arī angliski runāju, bieži krieviski un bieži arī itāliski runāju, tāpēc man problēma nav. Bet, lai tevi pieņemtu vācu vidē, Vācijā ir jārunā vāciski, jā. Es zinu, ka es, piemēram, vācu valodu nomācījos pamatskolā, vidusskolā, augstskolā un bum. Es neko neatceros, es runāju angliski. Vācu valoda ir grūta valoda, bet nekas nav neiespējams. Vienkārši jābūt pareizai motivācijai, es domāju, un mērķim. Tas viss. Bet tagad uz šejien tu brauc vairāk, tāpēc, kad ir ģimene, bet savu nākotni, tad es saprotu vairāk tomēr saisti ar Vāciju, ja? Protams, es uz Vāciju braucu strādāt. Es jums varu uzreiz godīgi pateikt, un uz Latvijas braucu atpūsties, lai cits nebūtu īpatnēji, jo šeit ir man ģimene, šeit ir man vecāki, mans brālis un māsa un draugi. Un, lai kā tur nebūtu, es tomēr pazīstu šo pilsētu daudz labāk nekā es pazīstu Berlīnu, jo Berlīna ir milzīga, un tur ir 10 gadus jānodzīvē, lai es justos tur kā mājās, es domāju. Kāpēc tu nolēmi tik kardināli mainīt savu imidžu? Ja jūs redzētu manas acis viņu ieraugot, to vajadzēja redzēt. Kāpēc tu tā nolēmi mainīties? Godīgi sakot, es pats šo jautājumu sev uzdevu, un atbildi es negūšu šo jautājumu, bet tas notika spontāni, es varu pateikt. Un tas nenotika Vācijā, un tas nenotika Latvijā. Man šī ideja nāca prātā Itālijā. Un es tieši teicu, man vajag sarkanus. Nevis brūnus vai melnus vai vienalga kādas, bet tieši sarkanus es gribēju. Un es uzskatu, es tā domāju, ka es tā jūtos vienkārši. Es laikam jūtos ugunīgi šobrīd, tāpēc man tā ir ērti. Tas nozīmē, ka tavs gaišais, blondais periods ir aiz muguras un vairs nekad nebūs? Es domāju, ka es pēc savas dabas vispār neesmu blondīna. Es esmu kaut kas cits, izņemot blondīnu. Un es esmu maldinājusi sevi un apkārtējos cilvēkus, esot tādu platīnu blondiem matiem. Jo, man ļoti daudz cilvēku saka, ka man šī krāsa piestāv labāk un ka viņa tieši atspoguļo manu būtību, principā. Tā patiešām šī krāsa piestāv vienkārši lieliski. Bet tagad mēģināsim vilkt deķi uz to, ja par to lielo notikumu. Es tagad varētu minēt, tu man atklāsi? Nē, tas, protams, saistīts ar mūziku. Tikai un vienīgi ar mūziku, jo kas gan var būt lielāks notikums manā dzīvē ar mūziku? Precības, es nezinu, balta kāzu klēta.
precības, tā ir privātā dzīve. Tas ir arī liels notikums, bet par to es nerunātu. Bet tātad mūzika, tas varētu būt jauns albums. Albums jau un vienkārši mūzika, jā. Tātad es domāju, ka arī klips, jo tev vienmēr klipa arī vienmēr ļoti labi sanāk. Nu, protams, tas pieder pie albuma, tas pieder pie mūzikas un jaunām dziesmām. Es ļoti noslēpmaini, bet tomēr tas, kas briest, tas ir tā kā Latvijas publikai, ja tomēr Vācu publikai. Nu, es ceru, ka tas arī līdz Latvijai atnāks. Un, jā, nu, tas tiks izdots Vācijā, protams, bet es jau ceru, ka tas arī Latvijas sasniegs un rezonēs arī šeit. Ziniet, kāpēc man ir prieks? Ne tikai tāpēc, bet man ir prieks satikt tevi, tāpēc, kad es plānoju ceļojumu uz Berlīni kārtējo, tā kā man ir kur palikt. Zvani man. Ja man būs laiks tiešām, nav nekad. Prieks tevi satikt. Man